tās botas nevar. Spīd pa dabā. Vajag jūgt tās krāsas viņiem. Staigāt kaut Salecāt divreiz. neredzē. Grūti tā sekot līdz filmē un tur Vajag skaties. viņiem tās krāsas vēl nepatīk. Kā? Sajaukt komandu. Mums ir viegli atšķirt. Zaļi un melni. Viņiem no komandas 2 spēlētāji tikai formās ir. Jauni tādi, tā redzēju. Ja meitenēs ir spēlēju. Tāds treniņš jau vien ir. Man jūkas, man viss cilvērējās. Ai. Opā! Jā! To uz masu grūti paņemt. Patīk viņš tā. Solīt, solīt. Nu, ķer. Puiši tikai atspēlēja. Vienkārši tas bija viens pats. Nav. Bērni nopirkuši. Nepatīk mīkstinātājs tāds. Man nepatīk. Prati! Jomās nespēlēja. Tā es sapratu, viņi sastrīdējušies atkal tur ir. Vienam ir viena taisnība, otram ir otra un tā arī ir otrs stāstot. Zin, kā arī manējais uzskars, pasaka, ko nedomā, un pēc tam jau tik piedomā, ko ir pateicis. Jā, manējais ir atkal tāds, ka viņš pēc tam līdz mājai viņš forši. Visu ceļu viņš tā mašīnā forši. Es tagad pieredzu, Mašīnā nerābījāt karus, tur paparus, bet Jā, manējais ir tik forši. Es jau viņam galvā, viņš forši. Tā jau vajag. zin kā, ka vēl zaudē, nēri jau savu Tieši vēl. tā. Nav jau viņam vairs tie gadi, un viņš zin kā viņš ir kādreiz spēlējis un normālā komandā. Ne jau dari treniņi, nav, kur tu var Jā, nekā nav. Vienreiz nedēļā savācās. Tieši tā. Viņš netaisās. Tāpat tās mums ir vecākā komanda. Tas ir visvecākā. Jā, mums ir pēc gadiem. Var nav 30, ja? Jā, tu tev 3-1 būs. 7 palikt jau. Pēc mēneša 3-1. Tādi jauni. Jā! Bezprūs. Tāds vaļasprieks, kur tu vēl ir citādi. Jā, man liekas, visiem ir vaļas prieks. Jā, bet kad tiek tajā laukumā, tad ir iekarst un tad jau tas ir. Tā jau, ja tu trenēties, tad ir vaļasprieks, bet kad atnāk uz spēli, tad jau gribas laist tikai kādreiz.
daudz tā dara, apmāna tā kā. Kas? Jā, pēdējās nedēļas. Pēdējām vilkšu. Cik ir jāstrādā? Kas? Cik ir mēnešiem atapēc līdz 7, jā? Nē, var strādāt, cik ilgi grib šeit. Cik var, jā? Laikam citu kāds vajadzēja oficiāli nostrādāt, jā, lai saņemtu tos. Ir gads jānostrādā, lai dabūtu pabalstu to, kā viņš bija. Maternību, jā? Jā, to maternību ir obligāti gads jānostrādā vienā darba vietā. Kas tur pa botēm? Nebija redzējusi? Tas pa skatloku tur nebija kādreiz. Tur tieši. Par nopietnu laikam. Nebija tur. Taču nebija. Jo te jau nav, ka var sēdēt līdz tam pusotram gadam, tikai tās 52 nedēļas var sēdēt. 3,9 no tām apmaksā. Dienas, jā? 9 nedēļas atmaksāja, tad tie procenti mainās. 9 mēneši. Jā, 9 mēneši apmaksā un 3 ir tā kā Valsts neapmaksātie. apmaksā, jā? Nē, darba vieta. Valsts apmaksāja, tu gadu nestrādā vienā vietā. Saku, jau tik sarežģīti ir, mums bišķiņ iegāt. Mums jau jā, mums Latvijā jau viss sēdās. Izmaksā dekrēt naudu. Strādājis, tad tikai plus. Šeit te jau pēc, ko tu gribi, var iet atpakaļ. Ja tas pēc 3 mēnešiem jau iet atpakaļ. Es tos, kas tik ātri var aiziet atpakaļ. Paklausīsies, ka te ir tieši viss sarežģītāk, tieši tad jau ir kaut kāds gads mazajam. Jā. Nauda apsīkstās, tev viņa bērnu tur atstāt naudu. Vasarā jau, kad 10 mēnešu bērnam, tad ir jāiet uz darbu atpakaļ. Nav kas mazo skatās. Nauda arī ir izsīkusi. Tas tā nav pareizi. Latvijā lūdzu tā uzlūdzu. Jā. Šeit jau pēc gada ir jāiet atpakaļ. Jo dekrētā jau aiziet. Ne jau, ka bērns piedzimst, bet ātrāk. Vienkārši tā, ka sēž mājās daudz ir. Jā? Pie viena tā nākošo? Tāpēc, ka te arī ir izdevīgi tā, paliec stāvoklī, pēc tam tā kā jāiet atpakaļ, 3 mēneši pastrādā, tā kā atkal vajag dekrētā, kā atkal es stāvoklī, atkal naudu. Dod to pirmo, te viņu, ja tu labi strādā, nemaz nevar dabūt, es pamēģināšu dabūt, bet šaubos. Tad tas ir 500 paundi, tā palīdzīgas nauda. Vispār līmenis ir augstāks, viņiem nav tas būtis. Nav nepieciešams. Latvijā tā ir vienīgā nauda, ko tā mamma saņem, lai tas naktas būtiņu nopirkt. Arī skaitās tā nauda, priekš Latvijām un būtēt. Jā, tomēr mamā strādā, viss jau var jau paudzes apņemt.
viņai jātur sanāks un visu viņa vēl ziemā nosēdē bezdarbu, nu nedēļu aģentūru darbu, bet viņa tur painteresējas, un viņa teica, galvenais ir jābūt 3 nepārtrauktiem mēnešiem, lai tu vispār var pretendēt uz kaut kādu pabalstu. Jā. 3 mēnešus ir jābūt tādās. Tiku. Nomierinājās, viņai sanāk. Ir, tagad tie likumi kā pamēniši. Kādreiz te varēja atbraukt un uzreiz dabūt konsumātu, tagad jau nevar. Vienīgais konsumājai labums, tad tu pēc 5 gadiem to māju var izskatīt. Tā, neatrast, ko mēs saņemam konsumāju. Es saku, kas man remonts taisīs, ne manējais īpaši man tur jāiegūt, tomēr tie līdzekļi arī tas pacients sanāk. Jā, man ir 2 māsas. Jo labi ir bišķi nāpēti. Viņai arī un beidzot, viņa jau par 5 gadiem ir Anglijā, viņa sakārtīgi ar Portugalu dzīvo. Zinām, viņa biedra bet viņai iedeva pilnīgi Vispār ko var dabūt 200 normāli. poundu dāvankārtas vienkārši te vienu pjūleru, cipat aptekas un krāsu. Jā, tas ir viņi, ko dod krāsām. Labi, ka tev otrā māsa tāda ir, kas viņai mācēja, tas izdevē. Jā, tā lieta, ja nav cilvēks, kas to izdara. Ja manai draudzenei tam arī ir. Viņa brālis, visu pa lēnām remontē, jo viņa ir viena. Un arī viņa bija visu izremontēs beidzot. Nu, tiešām tāpat par tām pumpalām visu sapirkt uz vīdu, nu, iekārtojas. Un tā arī tas visam laiks bija vajadzīgs. Jā, un apakšā viņiem dzīvoja vecāks arī. Tāds bišķi jocīgs ir tāds, viņš nomira. Tagad ielaida citus iekšā kaut kādus arī, ka būtu kaut kādus arī. Viņš skandalējās, ka katru dienu viņiem brauc policija. Viņai jāvācās ārā, viņš saka, es nevienu nakti neesmu gulējusi, es jūtu prātā jau, ka viņi ārdās, viņi daudzās, viņi džaustās, viņi cerās. Ko nevar izdarīt. Policija atkal atbrauc, atkal sastāv, kur. Brīkājot pa laiku, jo vairāk tā kā kā viņi met ārā, ja viņiem arī tur konsultā. Viņai jādzīvo, viņai jābūt pa nakti. Es saku, viss man jāmeklē kaut ko citu jau. Tur ir ieguldīts. Un viņi nāk viņiem, ko dod, visu to noplēš. Jā, un viņi atkal pārbaudīt arī. Jā, viņi pārbauda, kā ir atstāts arī. Tādā ziņā jau privātā ir vislabāk. Saka, privātais mēs esam apmierināti, jau kaut kas saplīst, pārzvanām. Tādā ziņā nav kāds ekstra, bet viņam kaut kas saplīst, ko mēs nevaram sataisīt, pazvanam, atnāk sataisīt. Kādas problēmas ar konsolām, mēs zinām, kad ir vieri jāgaida. Viņš arī mums teica, viņš ir tā, tagad jūsu mājas arī, ko jūs gribat, viņš tikai melnas sienas mikrāsot. Es varu krāsot, es varu līmēt, es varu darīt, kā man patīk. Mums arī jāpēc, mēs kaut ko gribam darīt. Uz remontu to pašu izdarot, ko pietāšu. Mums jau arī nav laika, tur ir jāsēd, jābigot, tur ir jāskrien, tad es atceros, kā man tā māsītes ņēmās, man sēdē visu laiku pie. Man jau nav laika, es darba laiku, man jau nav laika. Mums ir tā, ka tikai 3 mājas var atteikt, tam jau jāņem. Pa jaunam. Tas ir pēdējais. Tāpēc arī jā. Ja man jaunie ir nepareizi, lok maksāja. Es to vēl mājās dzīvo. Vairāk cilvēki, kas ir savēji. Es arī viens ir paņemts. Arnolds nāks puisis.
tā iet. Tas jau arī tas pats. Mums tam bija sieviete, kas no savas istabas gan nelīd ārā. Un tagad tas pats. Viņi arī ēd istabā, es reizēm ieeju, viņiem ir šķīvi pie gultas. Netraucē ne jūs viņiem, ne viņi jums. Ko vairāk vajag? Mums bērni bija mazie pa vasaru, tad varbūt viņiem patrauc mēram. Kā viņi mācījās tie ir atkal brāļi, atkal tas ir savu ģimeni, nav jau sveši bērni. Nekrīt. Davai. Pat nejūtās, ka no holiday atbrauc. Tas, ka vāja pretinieku. Tāpēc tas tā ir, jābūt stipra. Viņš tā Kas stāv dod, lai... visam kamerā, tā ir divas kapsulas vienā jādzēr, viena ir tā kā. Vairs jau ne kaut kā. Ir to dzelzi, ne, un visu to sāku. Bet arī interesanti man pārbaudīt to dzelzi. Ne nekāds atbildi atnāks, tas es pēc tam vecmātei prasu, un kāpēc nekas nav atnācis. Un saka, ja nekas neatnācis, tas значит, viss ir normas robežā. Un arī kā es varu zināt, Es to tās Ingas sapratu, tā meitene arī, kad Olivers viņiem piedzima. Kā tu teici? Olivers. Es arī domāju tā. Jā? Viņiem ir jā, Olivers. Viņa arī dzirdu vēl vienam. Latvijā tev, tā kā, tev uzskata, ka tev nevajag paliekam vispār uztraukt. Tev neviens neko nestāsta. Tev labāk neko nezināt. Ka Latvijā jau tie ārsti tomēr, vai tev tur nospiediens paaugstot, un tu jau uzvelcies droši vien, ka te, viņi saka, man vispār neko Vispār man skats ir. Viņi saka, ja es pat neprasu, viņi viss ir kārtībā, viss ir kārtībā. Tur jau tā Mēs lieta latviešu paši. sievietes laiks cepkamies. vienkārši Vai man pieredzi. tas esmu jau vai vēl man kaut kas Nu labi, jā, tiek gadi. Nu, labi, var 2 punktus. Jo tā Inga arī teica, viņas ir tev vispār. Vispār Un viss arī ir tieši tā vienalga. arī viņai bija pateicis, ja tev viss tev neko nesaka, tad viss ir kārtībā. Ja nebūtu kārtībā, tad mēs pateiktu. Es arī jautāju. Tāpēc man nekādas atbildes nekā nebija. Ko es zinu? Vienīgi māsīcē, jā, viņai 7 gadi. Viņai paprasīja atļauju, vai var noņemt tie visiem 100 nokapitāti. Protams, Latvijā to visu. To var arī to taisīt. To var arī atteikt. Jā, bet viņas, protams, kāpēc ne? Viņa var taisīt.